Uzņēmējdarbības prakse Ventspilī ir diezgan unikāla. Turpretī parasti starptautiskajās uzņēmējsabiedrībās ir vadītāji, augstākā līmeņa vadītāji, kuriem ir ļoti svarīga noteicēja loma uzņēmējdarbības veikšanā. Pagātnē Ventspils uzņēmējsabiedrībās šāda prakse netika ievērota. Tajos vienmēr bija dažāda līmeņa vadītāji, bet aiz visa tā, pat aiz uzņēmumu padomēm, tur pagātnē vienmēr bija daži slēpti akcionāri, kas patiesībā izlēma uzņēmumos pat vismazākās lietas. Tātad pagātnē vadītāji nebija reāli vadītāji, bet gan vairāk vai mazāk marionetes, kas darīja to, ko pavēlēja lielie zēni, lielie akcionāri. Es mēģināju mainīt šo sistēmu atbilstoši parastajai rietumu praksei. Mēģināju iecelt augstas kvalifikācijas vadītājus. Mēs to sākumā ieviesām galvenokārt uzņēmumā Venbunkers. Esam iecēluši vadītājus, kuri pēc manām domām ir augsti kvalificēti speciālisti, kuri veic ļoti labu darbu un kuru kompetencē ir pieņemt lēmumus saskaņā ar iekšējiem uzņēmumu vadības noteikumiem. Es uzskatu, ka šie vadītāji saņem labu atalgojumu. Es uzskatu, ka viņiem ir laba alga. Viņi saņem lielas prēmijas, tāpat kā jebkura cita uzņēmuma vadītāji, taču nesaņem nekādus nelikumīgus maksājumus. Viņiem ir tik normālas algas, cik normālas tās vien var būt. Viņi veic uzņēmumā savus pienākumus un dara to uzņēmuma interesēs. Es vienmēr mēdzu tiem teikt, es vēlos, lai visa uzņēmējdarbība būtu nevainojami caurskatāma, lai viss tiktu uzrādīts uzņēmuma bilancē, nekādu nelikumīgu darījumu, nekādas slēptas pārdevēja dalīšanās samaksā ar pircēju un tā tālāk. Es uzskatu, ka Venbunkers šādi rīkojas pirmo reizi pēdējo 2 vai 3 gadu laikā. Es domāju, ka situācija ir daudzsološa, un es ticu, ka, ja tā turpināsies nākotnē, tā būs īsta veiksme. Acīmredzot, tas ir unikāli, kā ar ģenerāla prokuratūras piešķirto amatu, kas sniedz iespēju kontrolēt vairākas balsis, svarīgu skaitu balsu šajos uzņēmumos, es biju spējīgs atstumt no varas faktiskos akcionārus. Acīmredzami, tas nevienmēr un ne visiem patīk. Jums ir zināms par grūtībām, kuras mums bija sakarā ar nelikumīgajām akcionāru sapulcēm, pret likumīgajiem centieniem mainīt akcionāru sapulču rezultātus, un acīmredzot, tas ir dublikāts. Tā saucamie slēptie akcionāri mēģināja cīnīties ar šāda veida mahināciju palīdzību. Pagaidām es uzskatu, ka situācija ir vairāk vai mazāk kontrolējama, un es ceru, ka nākotnē uzņēmumiem tiks nodrošināta stabilitāte un ka mēs atradīsimies tādā stāvoklī, kad šādas lietas vairs nenotiks. Protams, es nevaru būt pilnīgi pārliecināts, taču ceru, ka 2011. gadā pašreizējā likumīgā Venbunkera un citu uzņēmumu vadība neveiks šādus nelikumīgus mēģinājumus.